Čau, mani sauc Emīlija, un šodien es atnācu atpakaļ pie jums, lai stāstītu vēl vienu storytime, vienkārši vēl vienu storytime, un šis storytimes būs par to, kas nesen beidzās un vilkās diezgan ilgu laiku, kaitinoši ilgu laiku, ok? Tas bija diezgan ilgs posms, un es teiktu, ka tas bija oktobris, novembris, decembris, februāris, janvāris, aprīlis, marts, tā kā tie ir 8 mēneši, un es ceru, ka tagad saskatīju pareizi, tāpēc, ka šodien bija guru diena. Un es pakonsultējos ar saviem pazīstamiem, kas arī bija iesaistīti šajā ļoti dīvainajā situācijā un kopumā ļoti messy un neprofesionālajā situācijā. Un man deva zaļo gaismu runāt par šo stāstu, tāpēc es šodien atnācu pie jums, lai stāstītu, kā mani apčukarēja, bet ar labām beigām, kā man gandrīz nesamaksāja manu pelnīto naudas summu, kuru es un daudz cilvēki mēģina vēl projām izsist laukā, lai samaksātu, tāpēc, ka tas ir vienkārši sliktākais, kas var notikt, tev nesamaksā naudu. Tāpēc sāksim par šiem sākumiem, kā tas sākās, un es ceru, ka jūs neaizmirsīsiet nolaikot, uzspiediet, ka jums ir HD, tāpēc, ka šeit ir fantastiska gaisma šobrīd, un es ceru, ka jūs izbaudīsiet šo video. Tātad šis viss sākās, kā es jau minēju, septembrī, oktobrī, kad man viena mana paziņa piedāvāja darbu vienā sadarbībā, kas bija kopā ar vienu lielu uzņēmumu, kas vairāk nodarbojas ar kredītiem, un man bija vienkārši jāapstāsta savs stāsts kā sievietē, ko nozīmē būt sievietē un kas vispār kopumā ir. Un tur viņi izveidoja mazu sižetu, kuru mēs uzfilmējām oktobrī, un es parakstīju līgumu tieši pēc filmēšanas. Kopumā visa tā daļa bija amazing. Nekas nebija nepareizi, viss bija kvalitatīvi. Vienīgais līgumu varēja iedot man jau pirms, bet es vēl tikai mācos pati tikt galā šajā industrijā un saprast, kur un kā un kāpēc, un ko man darīt un ko man nedarīt. Un tagad es zinu, ka noteikti pirms jebkāda darba es gribu parakstīt līgumu, apskatīt datumus un visu zināt, bet tāpēc, ka tā bija mana paziņa, kas man to darbu piedāvāja, es vairāk to uztvēru ļoti brīvi, un man bija tas ir vairāk kā pakalpojums, un tā arī summa, ko es mēģināju izsist beigās, arī nebija grandioza, un nav tā, ka mani uz 1000 vai pat uz vairākiem 100, bet tomēr tā bija savā ziņā arī diezgan liela summa, lai es viņu nedabūtu, un man šķiet, ka katrs cilvēks par paveikto darbu pelnīs būt arī atbilstošas samaksas dabūt par savu darbu. Tad beigās šūts, mēs uztaisam materiālus, un ja jums nav zināms, tad cilvēks nevar izmantot tos materiālus, līdz netiek samaksāts vai noteikts kad un sarunāts personīgi. Un tajā laika posmā man bija daudz jāatrod universitāti, es biju diezgan aizņemta, un es, godīgi sakot, tā ir mana lielākā kļūda, ko es ar jums iesaku, neaizmirst par to, ka tāda lieta pastāv, jo es vienkārši domāju, viņi tiks paši galā, un es nevienam neatgādināju, es par to nedomāju, man bija tāds, ka mēnesis ir maksimums, cik parasti maksā. Un tad vienkārši man sāka teikt, es sāku jau, ka pagāja decembris, un sāka parādīties janvāris, un janvārī man vēl prom nebija samaksāts, kaut arī no novembra un decembris, un janvāris ir tā kā gandrīz mēnesis ar pusi bija pagājis kopš pašas filmēšanās. Un es biju uzrakstījusi, kad es saņemšu savu atalgojumu, kad es viņu saņemšu, un daudziem cilvēkiem bija atbildes, vienam cilvēkam bija atbildes, ka viņi vēl nav saņēmuši no pirmā pasūtītāja, kam es taisīju to video. Kas bija pasūtītāji? Tāpēc, ka ir pasūtītāja kompānija, kas pasūta kaut kādiem izpildu kompānijai, piemēram, materiāli, kā mēs gribam, lai jūs uzfilmējam priekš mums reklāmas video, piemēram. A kompānija vēršas pie Y kompānijas, un tad tā A kompānija nebija samaksājusi vajadzīgo summu, lai Y kompānija varētu samaksāt man. Savukārt, sāku tuvoties februāris, un es sāku taisīties uz Barcelonu, un es sāku reiķināt visas summas, kuras man ienāktu, kuras man ir nepieciešams, kuras man vajag nodokļiem, kuras man vajag līdzi paņemt, cik man es varu ceļot, un es sāku kā rakstu, kad es saņemšu savu naudu, tāpēc, ka jau ir pagājuši ļoti daudz mēneši, un es domāju, ka jūs diez vai gribētu savu algu gaidīt 3-4 mēnešus. Un man vienkārši paziņoja to, ka ir liels problēmas kompānijā, kurā viņi nevar nosakt nekāds maksājums. Un basically, runājot angliski,
tā kompānija nav spējīga samaksāt nevienam tur. Pēc tam pagāja vēl viens mēnesis, un es sēdēju universitātē, nevienam netraucēju, vienkārši čiloju, līdz es ieraudzīju WhatsAppā, nevis Instagramā. WhatsAppā tika izveidots garš čats, kurā ļoti daudz cilvēki, režisori, tur filmētāji, kaut kādi aktieri, kaut kādi cilvēki, kas ir pazīstami, bija izveidojuši čatu, kurā viņi visi pieprasīja naudu no tā vienā direktora, laikam uzņēmuma direktora, projekta vadītāja, es nezinu konkrēti viņa amatu. Un es biju šokā, jo mana summa absolūti nesalīdzinām, jo tas cilvēks, tā kompānija bija parādā tūkstošus un simtiem citiem cilvēkiem, un tad cilvēki rakstīja, atdod man 1700, iedod man manus 500 vai samaksātos 1000 citam, un es atsēžu un man tāds, kāds var vienkārši man iedod man naudu un punkts, jo es jau biju savā ziņā ļoti padevusies, jo video ar mani jau ir internetā, es esmu izdarījusi darbu, par kur man nav samaksāts, mani noskamoja, un tas bija grūti tas sagramot, ka tu izdari darbu un tu centies, jo filmēšana bija visu dienu, kad es filmēju pēc tā materiālu, un es biju ļoti nogurusi, es jau biju apslimus tajā dienā, bet es tikai tā izdarīju savu darbu maksimāli, cik labi es to biju spējīga. Tomēr visas situācijas sāk izvērsties vairāk uz to pusi, ka tas cilvēks, tā kā visi sāk teikt, izdarīt šito, izdarīt to, samaksā man, samaksā citiem, un viņš bija apsolījis tas vīrietis sazināties ar mums individuāli. Un mēs gaidījām, kad viņš sazināsies. Viņam prasīja, lai ar mani sazinātos 4 dienas, kas ir ok. Un viņš man piezvanīja un sāka stāstīt savu ģimenes stāstus par to, ka viņam kaut kas tur dzīvē neizdodas, ka viņš bija paņēmis atvaļinājumu uz 3 mēnešiem. Kurš ņem atvaļinājumu uzņēmumā? Kurš ir tavs uzņēmums un tu esi atbildīgs maksāt citiem cilvēkiem? Viņš teica, un tāpēc, ka es biju atvaļinājumā vai kaut kur aizbraucis, man sakrājās parādi, un es nebiju spējīgs nomaksāt, tāpēc es ņēmu naudu no uzņēmuma, lai maksātu par sevi. Un man vajag bērniem dod ēdienu, un man vajag sieva, un es tāda, kāpēc man vajag uzņemties atbildību par to? Jā, es esmu cilvēcīga, un es teicu, ok, labi, bet es tikai negribu tuvākajai nedēļas 2, lai es saņemtu to naudu. Un tas bija marta sākums, un viņš teica, ka pirmais maksājums man būs 22. martā, un otrais maksājums ir 29. martā. Un uzminiet ko, ne 22. martā, ne 29. martā maniem ir maksājumi. Bija 51. maksājums 22. marts. Es viņam uzrakstīju 25. kur ir mana nauda, kur ir pirmais maksājums, un viņš man atbildēja 26. datumā, kas savukārt, piedod, es aizmirsu. Un tad viņš ieskaitīja naudu, jo sāku viņam teikt, zini, ko vecīt, šis vairs nav cute. Es biju saprotoši, cik es varēju, bet šis vairs nav, šitā tam mēs nedaram ar cilvēkiem. Vispār šitā situācija vispār nenotiek ar cilvēkiem, ok? Un pēc tam atnāca 29. datums, un es jau zināju, ka viņš to neizdarīs 29. Un tad pagāja 30. 31. un 2. datumā, 2. aprīlī, viņam bija tāds, ok, es viņam uzrakstīju garu tekstu par to, ka es jau sen gaidu savu naudu, pēdējo maksājumu, lūdzu samaksā, un viņš man atbildēja pašā vakarā, ka viņš samaksās tūlīt, un viņš man pārskaidīja to naudu, bet es nezinu, kas pie vēl notiek, un es nezinu, kā personīgi savā privātajā dzīvē, manā darba vidē izvairīšu no šām situācijām, jo es nezinu, kurš uzņēmums bankrotēs un kurš nē. Es nezinu, kurš uzņēmums būs spējīgs man samaksāt un kurš nē, tāpēc, ka internetā izskaties, ka uzņēmumi ir fine, un neviens to negaidīja, pat strādājošie tur īsti negaidīja. Jā, tur bija bardaks pirms tam, un mani jau brīdināja, ka tas uzņēmums ir bardakains, bet tu nekad negaidīji, ka kāds te tā noskamos. Jebkurā gadījumā es naudu saņēmu beigās, ļoti daudz cilvēku, kas ir iejaukti šajā situācijā, vēl projām nav saņēmuši savu naudu, un es domāju, ka šī situācija vilksies vēl labu laiku. Es nevēlos teikt, kas tā pa konkrētu kompāniju, vai būtu es pateiktu privāti. Ja kāda no jums, kas strādā šajā vidē, interesēs uzzināt, kas šī tomēr pa kompānija ir, droši rakstiet man Instagramā, es jums pastāstīšu, kuras kompānijas vajag tuvākos 3-4 gadus izvairīties, kamēr viņi savāka savus mēsliņus vienā čupiņā un nedarīšos sūdiņus, ok? Tā kā, bye bye, felicitā, neviens negrib darīt smagu, kreatīvu darbu un neko par to nesņemt.
Man personīgi tas ir vienkārši iemācīts kā dīlot ar šīm situācijām, tāpēc, man 23 gados es gandrīz tiku apista, bet es tiku galā un es dabūju savu naudu, jo es čīkstēju un zvanīju un teicu viņam, lūdzu, saņemies, man vajag naudu atpakaļ, jo es izdarīju darbu un jau pagājis gan pusgads. Bet daudziem cilvēkiem dīvainā kārtā nebija samaksāts jau gadiem, kas ir, veči, jūs ielaidāt savas lietas diezgan dziļi vienā vietā. Bet, jebkurā gadījumā, paldies, ka noskaties šo video. Es zinu, ka šis story times ir par kaut ko ļoti random, bet kaut ko ļoti aktuāli man šobrīd dzīvē, kas ir pagājis. Paldies Dievam, ka tas ir pagājis. Un neaizmirstiet piesakot manam kanālam un nolaikot šo video. Un es atgriezīšos ļoti drīzumā ar vēl daudziem story timiem. Tad es ceru, ka jūs paliksiet manā kanālā un tiksimies nākamajā video. Woo!